šodien mēs esam sapulcējušies uz diskusiju, kas ir veltīta ļoti svarīgam jautājumam, kā argumentēt kultūra izglītības jēgu, nozīmi un vērtību mūsdienu pasaulē, kurā politiskajā diskursā galvenokārt dominē drošības jautājumi, kā pierādīt, ka arī mākslai un kultūra izglītībai ir vieta idejā par drošību, par sociālo drošību, iekšējo drošību un arī iespējams pret mūsu noturību ārējo izaicinājumu priekšā ārējās drošības kontekstā. Un vispirms es izstāstīšu spēles noteikumus, jo, lai arī diskusiju, mēs to esam iecerējuši tādā mazliet interesantākā spēles formātā, proti mans vārds ir Ilva Skulte, esmu Stradiņu universitātes asociētā profesore, un viena no dalībniekiem Horizon 2020 Klaivī projektā, kurš nodarbojas ar šiem jautājumiem, un kura ietvaros arī mēs rīkojam jau otro diskusiju par līdzīgiem jautājumiem. Un mani sarunu biedri vai viens otrs sarunu biedrs šajā reizē būs Latvijas Laikmatīgā mākslas centra vadītāja Zolta Grese, teātra, kino režisore un Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzēja Krista Burāne, augstākās izglītības padomes, vadītājs Andris Teikmans, arī labi pazīstams mākslas pētnieks un mākslas teorētiķis, un Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore profesora Anta Laķe. Un spēles noteikumi būs tādi, ka es aicināšu mūs veidot tādu kā ķēdīti maniem uzaicinātiem dalībniekiem, uzdodot jautājumus vienam otram. Un es domāju, pēc tam arī klātesošie droši var iesaistīties sarunā, un sākšu es pati un mēģināšu kaut kā moderēt to pasākumu. Tātad pirmo jautājumu par to, ko es jau nedaudz ieskicēju, kā tad mēs varētu argumentēt drošības kontekstā kultūras un mākslas izglītības, gribētu uzdot augstskolu pārstāvjiem Andrim Teikmanim. Lūdzu, jūs uz diskutantu soliņu. Jā, paldies. Jā, tad kā raugoties ar jūsu pieredzi gan Mākslas akadēmijā, gan vēlāk vispār redzot, kā notiek augstākās izglītības plānošana un augstākās izglītības attīstība Latvijā, kā jūs vispār vērtētu situāciju šajā jomā? Arī tā skaitā domājot par auditoriju un auditorijas interesēm, iespējams praksēm un paradumiem mākslas kontekstā, gan mākslas patēriņa, gan arī mākslas izglītības jomā. Kā varētu argumentēt to, ka kultūras izglītībai kopumā ir liela nozīme, un, kā es jau iepriekš izteicos, varētu būt pieejami šie te resursi, ar ko tad mēs vēlāk varētu būt noturīgi arī drošības kontekstā? Jā, paldies, tas ir ļoti labs jautājums. Iepriekšējā pieredze gadiem, tā skaitā arī gadiem strādājot Mākslas akadēmijas vadībā dažādos amatos un arī augstākās izglītības padomē iepriekšējā pieredze lielākoties liek koncentrēties uz to, lai pārliecinātu gan politikas veidotājus, gan sabiedrību par izglītības lomu, un tā skaitā arī jo īpaši par kultūra izglītības jomu no tāda tautsaimniecības un ieguvumu viedokļa. Mēs diezgan daudz runājām par mākslu kā daļu no radošajām un kultūras industrijām, no ietekmes faktoriem dažādiem šajā jomā, no teiksim, šī efekta, kāda rada mākslinieckās prasmes, mainījām politiķiem domāšanu. Ilgu laiku mums bija STEM 4 burtu kombinācija, mainot uz 5 burtu kombināciju STAEM, ietverot angļu valodā šo te vārdu mākslu, ar to saprotot, protams, visplašākajā izpratnē, bet jūs ļoti precīzi uzdevāt šo jautājumu par to, ka situācija ir mainījusies. Situācija ir mainījusies,
Un uz ļoti daudziem jautājumiem mēs sabiedrībā šobrīd raudzamies drošības kontekstā, un pirmajā brīdī varētu šķist, ko mēs par daudz runāsim par skaisto, tad, kad mums ir jārok ierakumi vai jāmeklē tur nauda mīnām vai kādā citādā veidā, un ir viegli pieņemt to, kā kādreiz teica, kad lielgabali runā, tad mūzis klusē. Bet patiesībā sakot, gan arī mūsu pieredze, mēs atskatāmies atpakaļ vēsturiski Pirmā pasaules kara laiku, mūsu nācijas veidošanos šajās karu ugunīs, kad lielgabali runāja, bet mūzis neklusēja. Tas tiešām veidoja pamatu mūsu valstī un izveidoja to kodolu, kas vēlāk ļauj mums atgūt sevi. Bet vēl jau vairāk, ja mēs skatāmies uz kultūru izglītību jau tādā moderno tehnoloģiju, moderno karu un moderno konfliktu kontekstā, kas atkal ir mainījuši spēles noteikumus. Mēs nevaram runāt par karu tādā veidā, kā runāja pirms 100 vai 200 gadiem. Ļoti daudz lietas ir mainījušās citādā veidā. Tad kultūra izglītība faktiski dod tādā 3 tādus unikālus, man liekas, pienesums no tāda drošuma spējas viedokļa. Pirmkārt, zināšanas kultūra izglītībā ļauj mums atpazīt un interpretēt. Mēs varam atšķirt, vai mums vismaz liekas, ka mēs varam atšķirt, labāk varam atšķirt viltojumu no tā, kas nav viltots. Mēs dzīvojam laikā, kad operācijas informācijas telpā faktiski ir svarīgākas par operācijām reālajā telpā. Un pieredze, ko cilvēki iegūst kultūra izglītībā, atpazīstot kultūras kodus, atpazīstot stāstījumus, atpazīstot to, ja mēs ieraugam, kad, video vēstījums, kuram teorētiski vajadzētu būt nofilmētam kaujas apstākļos, satur kameras kustības un režisoru skatu, kas ir raksturīgs mākslas filmā, mēs uzreiz saprotam, ka kaut kas ir noticis nelāks, ka mums mēģina pārdot kaut ko, kas nav tas, un saņemt visdažādākā veida informāciju. Izglītība, kultūra izglītība tātad dod pirmkārt jau ļoti vienkārši prasmi atšķirt viltojumu no autentiskuma. Tas ir tas, ar ko mēs strādājam. Autentiskums ir viens no mūsdienu mākslas tādiem pamatiem, un tas arī ir iemesls, kāpēc, protams, mudināt apgūt kultūra izglītībā pēc iespējas vairāk ģeneratīvos un mākslīgā intelekta rīkus, lai varētu saprast, kur sākās un kur beidzās šīs robežas. Bet tas ir tikai viens no stāstiem, tas ir stāsts par interpretāciju. Otrs stāsts, kas ir nemazāk svarīgs, ir emocionālā noturība. Pirmajā brīdī var šķist, kur tad un kā, bet kultūra izglītība ieved jauno cilvēku tai laukā, ko mēs apzīmējam kā visplašākajā veidā, kā visdažādākās mūsdienu mākslas un kultūras norises. Un bieži vien sabiedrībā šīs mūsdienu mākslas un kultūras norises tiek kritizētas tādā veidā, ka man gribētos, iegūt dvēseles harmoniju, un es aizēju uz mūsdienu mākslas izstādi, un man tur pretīm ir kaut kāda mākslas darba, kas man nevis harmonizē, bet uzspridzina, un vispār kāpēc tas viss kaut kas tāds ir vajadzīgs. Bet patiesībā tas viss, mūsdienu māksla šajā gadījumā ir spogulis mūsdienu sarežģītai pasaulē. Un nav jautājums par to, vai, piemēram, man patīk vai nepatīk Kristiāna Brektas daļradi, vai es domāju, viņam vajadzētu vai nevajadzētu strādāt. Bet objektīvi tas, ko dara mākslinieks, lielā mērā reprezentē to sašķeltību, tās pretrunas un tos iegultos jautājumus, kas ir sabiedrībā. Tātad mūsdienu māksla dod šo pienesumu kritiskai domāšanai, bet kritiskā domāšana nevar attīstīties intelektuāla komforta apstākļos, kad mēs tā kā saņemam visu un visa tā informācija mums ir, tāda ieejāša mierīgi. Tātad kultūra izglītība dod spēju emocionālai tādai noturībai, nenoteiktības apstākļos rīkoties. Un trešā, protams, ir identitātes veidošana, kultūra kā kopīgas identitātes veidošana. Es nezinu, nebūtu Cimzes skolotāju semināru, kur gatavotu skolotājs, kas vienlaikus bija arī koru vadītāji. Nebūtu šīs dziedāšana prasmes aizgūtas lielā mērā no tā brīža vācu pedagoģijas, neveidotos šie kori, neveidotos mūsu dziesmu svētku tradīcija.
Es tā kā nevaru iedomāties, kā varētu izveidoties divas nācijas, latviešu un igauņu nācija. Kas varētu būt tie kodoli, kas varētu apvienot, varētu teikt, literatūru, mākslu. Vizuālā māksla atnāk salīdzinoši vēl. Pirmā mūsu vizuālo mākslinieku izstāde 1896. gadā kopā Krievijas arheologu 10. kongresa ietvaros ir tāda Latvijas etnogrāfiskā izstāde. Tad, kad Andrejs Pumpurs publicēja un aizved uz dziesmu svētkiem pirmo izdotos lāčplēšu sējumus, dziesmu svētku laikā nopērk tikai četras grāmatas, ja, tā kā, literatūras un pārējās tā ienākšana ir vēl. Tā kā faktiski kultūra izglītība jau ir likusi pamatu mūsu nācijai, bet tas ir tā kā vēl vairāk. Protams, nevien tikai tādā vienkāršotā veidā, un šobrīd mēs redzam, šī diskusija pārsniegusi tādu Latvijas robežu. Šodien Sanders uzdeva jautājumu Delfos par to, kas ir rietumu civilizācija, kur tagad ir nolēms aizstāvēt 47. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Trumps. Kas ir tās Eiropas civilizācija, kas ir Eiropas vērtības? Kāpēc? Vai mēs varam atbildēt uz šiem jautājumiem? Lielā mērā kultūra izglītība ir tas, kas var iedot atbildi uz šiem jautājumiem. Stāsts par to, kāda ir mūsu identitāte, pie tam bez radikalizācijas. Kad es varu runāt par savu identitāti, nevis, piemēram, ar domu, kaut kādā veidā vērsties pret citu cilvēku identitāti, ka es konstruēju savu identitāti nevis negatīvi. Es saku, tie ir tie sliktie cilvēki un viņiem nebūtu vieta uz šīs planētas. Bet es varu veidot pozitīvu savu identitāti. Tā kā kultūra izglītība ir 3 milzīgi ienesumi drošības politikā. Paldies, bet te mums būtu jautājums par to, kā šo ideju iznest uz āru, proti padarīt pieejamu, padarīt no auditorijas puses, kura noteiktā veidā atrodas tajās vietās, kur māksla vai kultūra kopumā mēģina viņus uzrunāt, un arī tajās vietās, kur ir iespējams to apgūt un iemācīties šo kultūru pratību. Un šajā kontekstā man ir liels prieks, kā otru spēlētāju aicināt šobrīd, kā jūs partneri, aicināt Andu Laķi, kas gadiem ilgi veids Latvijā tieši Andri, lūkšu jūs atpakaļ. Jā, jo es redzu to kā tādu gājienu uz priekšu cilpās. Tātad Andas Laķis kultūras patēriņa pētījumi varētu dot atbildes uz to jautājumu, kā sasniegt auditoriju, kur viņu sasniegt. Jā. Tad man ir jāpārformulē jautājums jau šajā drošības kontekstā, kas, man liekas, padara to visu vēl tādu izaicinošāku, sarežģītāku. Tiešām, ja mēs raugamies no šīs drošuma spējas un ilgtspējas sabiedrības, teiksim, tādas sasaistes viedokļa, ko pašreizējie kultūra patēriņa pētījuma dati liecina, raugoties kā, teiksim, tādai kritiskai kultūras pētniecei šobrīd, cik lielā mērā tas, kā mēs patērējam kultūru, kā arī šī kultūra tiek sagatavota patēriņam, nogādāta no, teiksim, operatoriem, privātiem operatoriem vai publiskās pārvaldes atbalstītiem operatoriem, kā tas sekmē vai kur arī varbūt rodās tās kritiskās situācijas jūsu prāt? Jā, kā sasniegt auditoriju, bet es kā akadēmiskās vidas cilvēkam pienākas pateicīgi uzklausīšu jautājumu, bet atbildēšu to, ko es vēlos atbildēt. Bet nav tik gluži tā, bet vai, ja drīkst paturpināt to tavu aizsākto ideju par to kultūras un mākslas izglītības un pratības spēju vispār to vērtību, kodolu un struktūru veidot, jo tiešām, ja šeit Ilva prasīja pirms tam par kultūras lomu tādā drošības apdraudējuma apstākļos un kāda tad ir sabiedrībās reakcijas, kas tad ir jādara, viens ir jābruņojas, ir daudz ieroči jāiegūst un jāķer droni, kas lido pār robežām, protams, tas viss jādara, bet ja mēs tā kā tiešām mēģinām tā kā, negatīvo prognozi veidot, un ja būtu tie riski, tad ļoti liela nozīme būtu, protams, ieročiem, bet vēl lielāka nozīme būtu mūsu iedzīvotāju vērtībām un gribai iestāties par Latvijas valsti,
par mūsu zemi, par šo teritoriju, tātad par vērtībām. Tātad kādas ir mūsu vērtības, vai mēs vēlamies vispār tā aizstāvēt Latviju, kāds ir šis sadalījums. Un tad tieši tas, ko tu minēji iepriekš, ka tā mākslas spēja tā kā vai aktualizēt kādas vērtības, vai pievērst uzmanību kādām vērtībām, ir augstākā no visiem instrumentiem, kas spēj kādas vērtības sadalījumus vispār veidot. Jo mēs redzam, ka Latvijas iedzīvotāji, droši vien kā daudzi pasaulē, digitālās vides ietekmē ir apjukuši vērtību ziņā. Tātad digitālā vide nemitīgā turbulencē pārstrādā mūsu vērtību kaut kādu koku, un tāda stabilitāte, stabiņu ielikšana, kas ir svarīgais, par to māksla un kultūras norises runā tādā pārliecinošākajā, visspēcīgākajā valodā. Filmas, izstādes, performanču notikumi, izrādes. Tātad tieši tas, ko tu minēji, ka runā simbolu valodā, ir spēja sasniegt visdažādāk, ar visspēcīgāko ietekmi. Jā, arī tāda izglītība klasiskā nozīmē, kā zināšanas, nespēja, manuprāt, to izdarīt, ko māksla spēja izdarīt. Un tad, jo arī par tiem vērtību sadalījumiem, ja mēs skatāmies arī politisko partiju reitingus, kas tad ir maksimums, ko spēja savākt? 10%, 5%, un tad tie visi ir priecīgi, jo viņi 5% no iedzīvotājiem. Un tad, protams, ir ļoti svarīgs arī šis jautājums, kā māksla, cik lielu iedzīvotāju skaitu un kurus tad uzrunā un kurus nē. Un te jau es neko jaunu nepateikšu, ka uzrunā stratificēti, uzrunā noteikts iedzīvotāju grupas un ir noteikts iedzīvotāju grupas, kuras ir ārpusē. Ja, tātad tie, protams, ir krievi, tie, protams, ir nabadzīgie cilvēki, tie, protams, ir cilvēki bez kultūras pratības un mākslas pratības, tie ir cilvēki, kas dzīvo lauku teritorijā paradoxāli, bet arī pilsētnieki, ir noteiktas kultūras aktivitātes formas, kuras, piemēram, Rīgas pilsētas iedzīvotāji, viņi tā kā izslēdz no savas. Tā tad ir vesela tāda sociāldemografiskā grupa, kas ir ar ļoti pasīvu un zemu kultūras patēriņu vai ļoti selektīvu. Tā tad ļoti noteikta veida tikai dominējošais viens patēriņš, kas ir viena kāda īpaša pieredze. Tā tad tā problemātika ir, ka nesasniedz visus. Un tad ir jautājums, kas jādara, un kāda ir droši vien tā kultūra izglītības loma, bet kultūra izglītība jau arī nav tā kā frontāla. Tā nenosedz, tā ir segmentēta izglītība, un tad droši vien tie, kuriem ir šī izglītība, gan tie, kas mācās, gan tie, kas kultūras jomā strādā, viņi iegūst tādu īpašu misijas uzdevumu, kļūt par starpniekiem tādam vērtību pārnesēji. Ja, tātad tie, kas mācās, un tad kā tad to kultūras pratību iegūst, kādi tad ir instrumenti, kā mēs varam sasniegt tos, kas mācās medicīnu, vai tos, kas mācās fiziku, vai tādajādi, ja, vai tie, kas strādā dažādos segmentos. Man liekas, te ir milzīgs lauks vēl, ko darīt. Mēs šādā droši vien īsā diskusijā neizskatīsim visas stratēģijas, kā sasniegt, bet, manuprāt, arī tā problemātika, ka kā tad kultūras un mākslas notikumam veidot dialogu ar kādām konkrētām sociāldemografiskām grupām, ka nav viena recepte, kā sasniegt nabadzīgos, viena recepte, kā sasniegt tos, kas dzīvo zemes apdzīvotības blīvuma teritorijās, kur mazie dzīvotāji. Viena recepte, kā sasniegt cilvēkus, kas ģimenē runā krieviski. Tā nav viena recepte. Un tas, man liekas, ir tāds grūtākais uzdevums, bet to jau mākslinieki paši tad runās, kā ir, cik es nezinu, tādam gudram jābūt ir tai stratēģijai, lai tā kā mērķēti uzrunāt konkrētas grupas, un tās vienmēr būs mazas. Tas nebūs masu, teiksim, ja ar populistisku tēzi tu vari sasniegt 100 000, nezinu, cik sekotājus visā pasaulē, tad ar tādu interesantu, mākslinieciski augstvērtīgu mākslas notikumu tu nesasniegs masas. Tas vienmēr būs nišas, tāds notikums, un tad tur ir kaut kāda tāda plaisa, ka teorētiski būtu ideāli, ja būtu universāls risinājums, kā daudzus sasniegt.
Bet mākslā tā nav, jo māksla ir gaumes vērtību lieta un vērtību moduļi cilvēkiem ļoti, ļoti atšķirīgi. Un tāpēc ir populārā kultūra, kas var liels iedzīvotāju daļas sasniegt, un arī šie notikumi ir ar sociālo saikņu veidošanas nozīmi, bet tādējādi, es nezinu, vai es tā gribas ātri daudz domas pateikt, bet ir tas, ka tas svarīgums kultūras un mākslas norisei sasniegt un veidot dialogu visdažādākās iedzīvotāju grupas ir, jo tas sasniegto skaits nav liels, un tur ir izstumtie, teiksim tā, no kultūras un mākslas norisēm. Kā to scenārijus to mākslinieki dara, īpaši tie, kas sociālās mākslas jomā, bet tas nebūs ar lielu uzreiz tādu, tagad ir lielais ķēriens un visi tagad ir pieredzējuši un ieguvuši jaunu vērtību prizmu un stāvēs ierindā un aizstāvēs Latviju. Tāda kompleksa bet tas, ka tā mākslas valoda un kultūra izglītības valoda ir ļoti spēcīgs vērtību veidošanas, viens no retajiem mūsdienās, manuprāt, vērtību veidošanas tiem rīkiem vai instrumentiem, kam ar lielu spēku. Ar lielu spēku. Tas ir fakts. Un tā otra puse ir tāda, kas mums ir vēl darba uzdevums. Bet es domāju, ja ir iespējams pievienot kādu tādu piebildu, ka izglītība ir viens no tiem universālākiem instrumentiem, ar kuru palīdzību mēģināt pārvarēt visas šīs plaisas. Arī. Bija diezgan daudz cerību arī saistībā ar šo pašu skolu 2030, kad sākotnēji tika veidots, tur varbūt pietrūka resursu un visu šo iespēju. Skolas Soma bija vēl viens absolūti brīnišķīgs projekts, kad arī bet arī man liekas, ka tur vienkārši ir pārāk maz resursu, lai pilnībā realizētu to sākotnējo ideālo ieceru. Kad katrs skolnieks beidz pamat izglītību, ne tikai video izglītību, bet pamat izglītība ir bijis vienā operā, vienā teātrī, muzejā, izstādē. Mēs pataustījis, lai būtu šis priekšstats. Un, protams, mūsu kultūra izglītības tīkls, kas, manuprāt, ir absolūti unikāls priekš tik nelielas valsts un ko noteikti vajadzētu saglabāt, kas faktiski veido vienu no tādas noturības spējas instrumentiem. Un vēl ko varētu piezīmēt, ka tas kodols, kas savulaik tika iegults, tas nozīmē ne tikai tajā brīdī doties uz tiem ierakumiem, bet brīnišķīgākais piemērs no mūsu vēstures. Okupēti 50 gadu, nomainītas vairākas paaudzes, kultūras un mākslas producēšana absolūti pakļauta politiski angažētiem mehānismiem un liktos, kur vēl. Un tieši neskatoties uz to visu, tieši kultūras un mākslas dziļumos rodās tie cilvēki. Tikko bija diskusija par literatūru un mākslu, par šo izdevumu, par mūsu literātiem, par māksliniekiem, par publicistiem. Tieši šajā, it kā no vienas puses sociālistiskajā padomju kultūrā tieši bija šie asni, kas bija pamats, jau atmodai, pamats veidošanās. Tas tikai norāda uz to, ka tie iekultie kultūras un mākslas kodi, viņi var būt pat ļoti dziļi šie simboliskie, semiotiskie kodi, un tas var būt tiešām kultūra ir kā tāds kognitīvā, mūsdienās teikt, kognitīvās kara darbības instruments ar ļoti tālu, ilgspēlējošu ietekmi. Jā, protams, ko tu arī pieskāries, ka to līdzsvarot, to varbūt visās jomās to tādu superracionalitātē balstīto pieeju, ka ir tagad ekonomika, racionāli, tur sasniedzamie rezultāti, mērījumi, iekšzemes koprodukti, ka tas ir tas attīstības rādītājs, tas ir to balansu starp dažādu lietu svarīgumu izjaucis, lai sabiedrība un valsts attīstītos. Ja, ka mēs runājam, bieži arī politiķi runā, lieto ekonomiskas kategorijas, kas ir tādā racionalitātē balstīts, ja, tātad ieguldījumi un rezultāti. Un tā cita puse, ko tu minēji, kas tā kā vispār satur kādu valsti vai iedzīvotāju grupu kopā, kas ir tas vērtību, tā mīkla, ja, kas tur un kas arī to izturēt spēju, tad stiprina. Tad tas, man liekas, ir arī tādā disbalansā aizgājis, ko mēs visi tad runājam STEM pret STEAM, ja, tad eksaktie pret humanitāriem un sociālajiem, kultūra pret ekonomiku. Ja, tas tāds, man liekas, vispār ir tik destruktīvs un kaitīgs tāds diskurss, kā vispār skatīties uz sabiedrības un valsts attīstību, it kā būtu tā, ka var kaut kāds viens
no sabiedrības veseluma vai valsts veseluma, ka ir kaut kāds viens atzars, ko tu vari paņemt, izvilkt un attīstīsies, un tad būsim attīstījušies. Problēma ir tā, ka principā visā pietrūkst naudas. Labi. Ļaušu spēlēties ar šo ideju tālāk Andai Lakķi un Kristai Purānei. Paldies, Andri Švikmanim. Lūdzu, Krista. Jā, sveiciens. Turpinot to mūsu sarunu, ko es teicu, ka ir tā viena Latvijas sabiedrības daļa, tīri kvantitatīva, kuru, principā, kas ir ārā no, es kādreiz lietoju to jēdzienu izstumta, ja, it kā kāds viņas būtu izstumas, bet kaut kur jau kaut kas ir, ka mēs runājam, veidojam dialogu ar vieniem, veidojam dialogu ar otriem, tev kā māksliniecei un arī, kas akadēmiskā vidē darbojas, kā tev liekas tā iespēja, sasniegt tos, kas ir ārpusē, vai tev kā māksliniecei pašai ir kaut kāds uzdevums, ar kuriem tu gribi vairāk runāt, vai ar kuriem mazāk. Kā tu par to domā? Jo es arī Kultūras akadēmijā strādāju, mums ir daudz mākslinieku, un ir arī tāds skatījums, ka mākslinieka virsuzdevums ir izteikt sevi. Jā, tad nedomāt, kam būs šis notikums. Ja? Es zinu, ka tu citādāk drusiņi skaties, jā, bet kā tava valoda ar tavu, tu plāno, kas būs tava auditorija, tavi cilvēki, kuriem tu gribi pateikt, kā tas notiek? Man ir interesanti arī mākslinieka redzējumu dzirdēt. Paldies, Anna, par jautājumu. Ir dažādi projekti, protams, bet es esmu viens no tiem māksliniekiem, kas apzināti ir veidojis savus darbus, domājot par to, kā iekļaut gan latviski, gan krieviski runājošus cilvēkus tieši mākslas darbu līdzradīšanas procesā. Jo man šķiet, ka tā drošības komponente, par kuru mēs runājam, ir svarīga tajā brīdī, kad sabiedrība ir satikusies un ka mēs reāli saprotam viens otru, gan to, kas mums patīk, gan to, kas mums nepatīk, bet mēs esam gatavi sarunai. Un māksla, protams, ir tā telpa un vieta un laiks un situācija, kurā mēs varam satikties, bet tas bieži vien nenotiek. Lūk, un tāpēc, piemēram, man ir bijusi izrāde jau sen robežas, kur mēs strādājām ar cilvēkiem Purciemā, kur bija uzstādījums, lai savus stāstus par robežu situācijām stāsta gan latvieši, gan krievi, kas dzīvo, vai krieviski runājoši cilvēki, kas dzīvo Purciemā, mums gāja ļoti grūti. Un gāja grūti tādēļ, ka krieviski runājošiem cilvēkiem bija ļoti vāja izpratne par laikmetīgas kultūras formām. Un tas ir viens no tādas kultūra izglītības, manuprāt, lielākajiem trūkumiem. Viņa aizsniedz ļoti nelielu cilvēku daļu, un viņa neaizsniedz cilvēkus, kur dzīvo tajā citā kultūras telpā. Mūsu kultūras nesatiekās. Attiecīgi, cilvēki nav gatavi sadarboties un piedalīties, teiksim, projektos, kuri izkrīt no viņa izpratnes par to, kas vispār māksla var būt. Un tad, protams, arī tas, ka mums ir jākonkurē ar televīzijas šoviem vai ar populāro kultūru, kas ir daudz vieglāk patērējama. Nākamais projekts, bet mums izdevās robežās uzrunāt vairākus brīnišķīgus cilvēkus, kuri piedalījās, un tas bija skaists satikšanās mirklis, jo laikmetīga māksla, viņa ne tikai aktualizē to, kas ir svarīgs, bet viņa māca arī prasmes. Skatītājs vai notikuma līdzdalībnieks iemācās vai mācās sarunāties, mācās sarunāties ar cieņu, mācās paust savu viedokli saprotami, mācās uzticēties, mācās atvērties, un tās visas ir prasmes, kas savukārt ir nepieciešams tajā drošības aspektā, lai mēs spētu kaut ko aizstāvēt, mums ir jāuzticās. Un jāsadarbojas. Un savukārt par šo uzticēšanos un sadarbību arī jau, man liekas, tas bija 17. gads, mums bija izrāde Bolderājā Cietoksnis, kur arī mans kā mākslinieku uzdevums bija veidot darbu kopā, reāli mēģināt veidot viņa 50 pret 50
krieviski runājošie Bolderājas Daugavgrīvas iedzīvotāji ar latviešu un attiecīgi Eiropas vērtību cilvēkiem, vai mēs spējam kopā izveidot izrādi. Mums gāja ļoti grūti, bet mēs to izdarījām. Un tur arī parādījās, ka mākslas veidošanas laikā ir jālauž tie priekšstati par to, kā vispār sarunāties savā starpā. Mēs sākām ar uzstādījumu, ka vainīgi ir masu mediji, tas, ka mēs lietojam dažādas telpas un tās vērtības, kas šajās dažādajās telpās tad arī ietekmē mūsu rīcību. Un tad izrādījās, ka cilvēki vispār nav gatavi runāt par to, kādas mediju telpas viņi izmanto. Viņi ir gatavi runāt par kaķīšiem, par saurietiem, par kaut ko tādu, kas ir ļoti, ļoti cilvēcisks, ļoti vienkāršs, un tur tā saruna ir iespējama. Bet vienlaicīgi sākot no šīm vienkāršajām tēmām, mēs beigās izrādi bija par karu, kas arī tajā brīdī jau Ukrainā jau plosījās, vēl neatklātā formā, bet tomēr. Un mums izdevās izveidot par ļoti aktuālu tēmu sarunu, kurā izskanēja dažādi tie redzes punkti, bet vienlaicīgi bija notikušas arī izmaiņas izrādes līdz autoru vidū, jo, piemēram, cilvēki, kur ar mums sākotnēji atteicās runāt latviski, mums likās, ka viņi vispār latviešu valodu nezina, izrādījās beigās, ka zina. Viņi zina, bet viņi negrib runāt latviski. Un tad tas mākslas kopradīšanas laiks, satikšanās vieta ir tas, kas rāda izmaiņas. Tas ir tās galvenās lietas. Tās barjeras mazina. Jā, tad tuvinās, tā kā tu saproti citu. Bet jā, tas tu arī pieskāries, nezinu, es tādu ļoti varbūt ekstrēmu to tēzi, kas arī, ko var dažādi nointerpretēt. Man šķiet, ka ir ļoti traki, ka cilvēkiem mūsu sabiedrībā nav vērtība. Viņi nezina savas vērtības. Viņi zina šīs virspusējās tās operācijas ikdienas, ja? Bet ka tas digitālās, tā kā sociālo mediju lietošanas prakses, tas ātrums, daudz ko citu vēl arī kaitniecisku un arī labi izdara, bet ka tas neļauj tā kā sagruntēties kādam tam vērtību priekšstatam, kā arī tu strateģiski smagā situācijā, kā tu rīkosies. Un tad, un ka to varbūt var stabilizēt ar šiem tādiem satuvināšanās mēģinājumiem mākslā. Es nezinu, man liekas, ka ir tāds vērtību, tāds ķīselis, ja, kas jo man ir tagad jauniešu līdzdalības tāds pētījums. Jauniešiem varētu teikt, ka tas ir tā kā specifiski, viņi vēl nav nobrieduši, bet man liekas arī, ka pieaugušajiem ir vērtību hauss, kas nozīmē, ka tevi var no vienas pārliecības otrā ātri iemest un tā, bet es negribu vispārnāt, bet ka ļoti grūti ir to tā kā savākt tādu homogenitāti vērtību, kaut kādu kodolu atrast, kas ir, vai ne, kaut kā tev ir sajūta. Saka, ka man nav taisnība. Nē, tev ir absolūti taisnība. Un patiesībā sakot, man liekas, mēs atrodamies situācijā, kurā jēdziens vērtība ir pazaudējis savu segumu. Arī šobrīd mēs esam šajā diskusijā, es nezinu, 100 reizes jau pateikuši vārdu vērtības, bet mēs neesam atklājuši, ko mēs ar to saprotam un ko mēs ar to domājam. Attiecīgi šis jēdziens ir kļuvis par politiskās cīņas un šī kara krustpunktu, kur katra puse lieto vārdu vērtības un nesaka. Es neesmu dzirdējis nevienu politiķi, kurš paskaidrotu, ko viņš ar to domā, par kādām vērtībām, par kurām ētiskajām vērtībām, par kurām demokrātiskajām, par kurām, nezinu, uz kuras teorijas balstītajām vērtībām viņš šobrīd runā. Un tad man liekas, ka ir kaut kas, ko ir diezgan viegli komunicēt šobrīd, un pie kā vajadzētu atgriezties, tas ir runāt par to, kāda veida demokrātijas vērtības mums ir šobrīd svarīgas, kas ir pilsoniskās sabiedrības pamatā. Un tad ap šīm demokrātijas vērtībām, kas ir brīvība, atbildība, cilvēktiesības, ja, kur mēs varam atrast konkrētu rīcības modeli, ko šī vērtība sevī iemieso, un tad nevis runāt par abstraktu vērtības izpratni, bet par konkrētu rīcību, jeb tikumu,
kā šī vērtība realizējas. Arī. Un tas ir tas pilsoniskās vienotības pamats, kuru savukārt laikmetīga māksla, kas paredz līdzdalību kā absolūti šobrīd neatņemamu daļu, praktizē. Jā, es varu vēl? Tāds un tad, man liekas, ka tas ir, lai paliek atvērts, man liekas, ka tā, tur ļoti daudz, vai ne, jo, protams, ka sabiedrībā nav visiem jāzina, kas ir vērtība, bet tie, kas lieto tos jēdzienus politikā un tam līdzīgi droši vien, ka mēs runājam par kaut ko svarīgu, kas liek mums savu dzīves stratēģiju plānot, pakārtoti tam, bet vēl ir tas par tām kultūras pieredzēm, bija tas jautājums, kā kultūras patēriņā. Kultūras, mēs arī esam drusciņi lasījis par kultūras pratības jēdzienu, par mākslas pratības jēdzienu un pētījis tos mākslas pratības, tos segmentus. Un ir viena tāda, arī no esošām auditorijām cilvēku daļa, kas piedalās kultūras praksēs, kā tādu plašāku jēdzienu, tādā reprezentatīvā formā. Ja? Ne tikai tā kā savu statusu apliecināt, bet ka es esmu izrādē, un mana kultūras pieredze. Un tad ir tie, kuri empatizē ar to notikumu, kuri emocionāli saslēdzas ar to. Tas nenozīmē, ka saprot, vai tur tā saprašanas jēdziens arī tāds, vai interpretē, bet kas ir tādā dialogā, tādā emocionālā dialogā ar tur, kas noris. Un tad, ja man prasa, kuri tad ir tie, kas ir auditorija, tad mēs nomēram, bija, nebija, un mēs jau to kultūra pratības, mākslas pratības, to komponenti nemēram. Kā tu tur jūties? Ja? Jā. Kāpēc tu tur esi? Ja? Un tad mans jau sen izteiktais, kad mēs intervējam tieši, tur skatos mākslas, tad, ja vīrieti uzrunā, tad viņš saka, es esmu sievai līdzi. Viņš saka, ir atnācis, bet viņš nav atnācis. Ja? Bet, respektīvi, un tas var arī būt tur sievietēm, vīriešiem, jauniem, veciem, kā ar šo, varbūt ar laiku tas izmainās, bet tad arī tā kultūras un mākslas pieredzes dekoratīvā, tā tokeniskā kaut kāda tā loma, vai tas ir tā kā slikti, vai tas ir pārējais posms, kamēr tā kā cilvēki. Jo ne visi to kultūras mākslas pieredzi, ne visiem viņi tās vērtības radīs. Nebūs tāda, mēs nebūsim arī naivi, vai ne? Ka būs aktīvas kultūras patēriņā, un tad tā kultūras loma arī būs. Tas ir tāds, mēs varam, kad mums argumentācijā vajag, tad mēs varam to teikt, bet tas nav visi, kas aizgāja, visiem tas nostiprināja vērtības. Protams, un manuprāt, man nav mērījumu, bet man ir tā sajūta, ka kultūra kā reprezentatīvs formāts ir tas, kā lielākā daļa sabiedrības to saprot, un diemžēl tieši tā to saprot arī lielākā daļa valdības. Un naudas piešķīrēji mēs esam gatavi, un mēs saprotam, ka mums vajag koncertu uz 18. novembrī vai 4. maijā. Mēs esam gatavi lepoties ar mākslas sasniegumiem ārvalstīs, jo tas reprezentē mūsu valsti un it kā mūsu to kultūras stāvokli, bet mēs neesam gatavi domāt par kultūru kā ikdienas cilvēka daļu, kurā viņš mācās sevi un savu esamību tajā lielajā sistēmā, kas ir gan sabiedrība, gan ekosistēma, gan vispārējais. Man liekas, ka Latvijā šīs izpratnes par kultūru nav. Vispār par izpratnes par kultūru kā pamatīgu vērtības un rīcības bāzi. Nav. Tā kā mēs iepriekš runājam, jo man liekas, ka tas arī, es tikai noslēdzot jau Ilva tūlīt dos nākošo, ka šis, tāpēc bija tas jautājums, ka tā populārais skats ir kultūra, ir apmeklēšana, un mēs runājam par kultūru kā par pieredzes un vērtību stabilizējošu instrumentu. Un te ir plaisa. Un tāpēc ir plaisa. Tāpēc ir arī finansēšanas plaisa, ka tev tur runā kultūra liela loma, ka jādod nauda, nav liela loma. Un tāpēc, ka tas tur sadurs tas.
Jā, iet prom. Jā. Nu, diemžēl man jāsaka paldies Sankarai Latvijai. Nākamais pāris Krista Burāne un Salva Klese. Tieši vien es varētu stādīt priekšā Salvitu kā cilvēku ar nevalstisko organizāciju pieredzi mākslas jomā, jo arī šim tādam pulcēšanās un darbošanās un arī īstenībā finansējuma meklējumu veidam mākslas dzīvē, es teiktu, ir liela nozīme. Varbūt Krista? Jā, varbūt mēs varam turpināt tajā punktā, kur mēs ar Andu pabeidzām, par to, ko darīt, lai mazinātu to plaisu starp izpratnē par kultūru kā reprezentatīvu cilvēku darbības formu, un kurā mākslinieki reprezentē sevi, un savukārt skatītāji reprezentē sevi kultūras notikumā kā kultūras cilvēkus. Ar to brīdi, kurā mēs satiekamies kultūras un mākslas notikumā kā cilvēki, kuriem ir nepieciešams risināt kopīgu jautājumu. Man ļoti kaut kā gribas pieķerties pie tā momenta tavā sarunā, kur jūs abi sāk runāt par šīm vērtībām. Kā mēs vispār definējam šīs vērtības un kas no tā vispār ir atkarīgs. Un, kā jau mēs ar tevi iepriekš minējām, kad ir grūti jau runāt uz beigām, tagad, kad man liekas, ka Andris jau viss ir pateicis un Anda ir visu pateikusi, mēs te tagad kaut kā tā atkārtojam, bet es tagad mēģinu saprast, par ko tad mēs par ko jūs tā kā neparunājāt. Bet runājot par to arī, kā tu teici, ka es tā kā pārstāvu šo laikmetīgās mākslas segmentu, un man liekas, ka tā laikmetīgā, nevis, ka es pārstāvu nevalstiskās kultūras organizācijas segmentu. Un interesanti, ka Latvijā, man liekas, tieši šī laikmetīgā kultūra pamatā tiek darbināta no šī nevalstiskā sektora, kas jau nozīmē kaut kādu tādu misijas sajūtu, vēlmi iesaistīties. Tas nav tā, ka tas ir tavs darbs, kur tu ej katru dienu un izpildi kaut kādu uzdevumu. Tā ir kaut kāda tava konkrēta vēlme iet un kaut ko darīt un būt daļai no šī procesa. Un tur, man liekas, kad runājot par laikmetīgo kultūru, īpaši vairāk par mākslu, kas ir nozara, ko es pārstāvu, es vēlreiz jau atkārtoju, ko, man liekas, jau Andris teica, bet ka, tā laikmetīgā māksla tā ir domāšanas forma. Un te es nonāku līdz tām vērtībām, vai arī, teiksim, par šo diskursīvo telpu, kurā notiek šī domāšana. Un man liekas, ka ļoti svarīgi ir saprast, kas ir tās diskursīvās vai tās domāšanas telpas vai tie ietvari, kurā mēs operējam vai kurā mēs darbojamies, īpaši patreiz, kad sabiedrībā mēs redzam tādu ļoti lielu vērtību polarizāciju. Un vai mēs skatāmies uz tiem diskursiem, kas tur veido kaut kādu postkoloniālo domas telpu, vai mēs runājam par iekļaujošu sabiedrību, vai mēs runājam par dzimtes jautājumiem, un kā uz tiem skatās cilvēki, kas tagad pārstāv to labēju konservatīvo skatu punktu, un kā skatās atkal tie cilvēki, kas varbūt pārstāv vairāk tādu, tādu kritisku, liberālu domāšanas virzienu. Drīkst to pārtraukšu? Jo varbūt mēs varam izdarīt, radīt labās prakses piemēru, vai tad, kad tu saki konservatīvais un tad liberālais, vai tu vari nosaukt tās vērtības, kas tavuprāt stāv aiz šiem virzieniem, ar kuriem ļoti daudzi manipulē un kurus ļoti daudzi izmanto vienkārši, tāpēc, ka mēs esam konservatīvi vai tradicionāli. Neviens jau nesaka, viņš ir konservatīvs, viņš saka, mēs esam tradicionālām vērtībām. Kas tās ir par vērtībām? Piemēram, kas ir nesenākais, man liekas, pēdējie protesti, Stambulas konvencija, piemēram, kur man liekas, ka tas ir aizvests jau līdz tādam absurdam un manipulācijai, un kaut kādā pilnīgi, tu redzi, ka tas ir kļuvis par tādu politisku instrumentu, ka tam vispār vairs nav pat īsti sakara ar to, kas tad ir vispār šīs diskusijas pamatā. Bet, proti, šī iestāšanās par tradicionālām ģimenes vērtībām. Tas, ka nedrīkst sist sievu mājās, laikam, tas tagad ir kaut kas, tā tas izklausās vienkārši. Bet varbūt mēs varam paspekulēt, jo es nekad neesmu sapratusi, Nacionāla apvienība lieto tradicionālas ģimenes aizstāv, ka viņi aizstāv tradicionālu ģimeni, bet kas ir šī tradicionālās ģimenes vērtības? Kas tas varētu būt? Es mēģinu iztēloties, ja es tagad esmu tas Nacionālās partijas pārstāvis, mēģinu ielīst viņu galvā, es domāju,
tur ir sieviete, vīrietis, viņiem ir bērni. Sieviete tagad tomēr vairāk ir tajā virtuves zonā un kaut kā klausa tam pat. Es biju tāda patriarchāla, tradicionāli būvēta sabiedrība, kurā dominē šis patriarchālais varas elements, un tai sievietei jābūt kaut kādai pazemīgi pakļāvīgai, un ja kādreiz viņa dabū pa muti, ka viņa kaut ko tur ne tā ir izdarījusi, tas taču ir normāli, tā ka jūs taču saprotat. Es tā iedomājos, ka tas nav kaut kā. Tātad tikums ir paklausība. Man tā liktos. Es jau nezinu, bet es tā varu man liekas, ka pietrūkst tādas diskusijas, kurā mēs nonākam līdz konkrētai uzvedības, kur mēs atlobam, kas ir tas, par ko tad mēs tur tagad cīnamies. Tad attiecīgi ir cilvēki, kur cīnās par to, lai sievietes ir paklausīgas. Tā var būt, vai ne? Bet kas tad ir tajā otrā pusē? Otrajā pusē ir šī vienlīdzīgā pozīcija, un ka tu nevari vienkārši kādam būt vardarbīgs pret kādu, izmantojot to, ka viņš ir fiziski, emocionāli trauslāks, vājāks. Nerunājot tikai par sievietēm, bet vispār, ka tas ir nepieņemami. Un ir tās, mūsuprāt, tās vērtību skala vai vērtību sistēma, kura, manuprāt, droši vien tavuprāt, kaut kā ir likusies, ka tas ir tā kā pats par sevi saprotams, ka mēs esam gājuši gadu desmitiem, lai nonāktu tur, kur mēs esam, un kad mēs varam apgalvot, ka cilvēki ir vienlīdzīgi, ka mēs esam par iekļaujošu sabiedrību, par integrāciju, neskatoties uz kaut kādu piederību dažādām sociālām, etniskām, marginālām grupām, ka mēs cenšamies nodrošināt šo līdzvērtīgo pastāvēšanu visiem cilvēkiem, neatkarīgi no dzimuma, ko jau es te visu arī uzskaitīju. Bet izrādās, ka tas nav pats par sevi saprotams, un tas ir atkal, tā kā tai manai domāšanas telpai, tas ir tāds šoks atkal. Un tagad šī polarizācija, kā mēs redzam, gan ar Trumpa nākšanu pie varas un viņa retoriku, gan ar karu Ukrainā, kad viņa tā pieaug šī polarizācija ar katru dienu, tā plaisa kļūst arvien lielāka, un te, man liekas, tai mākslai kultūrai ir milzīgs darba lauks, jo tā ir valoda, kas var runāt bez vārdiem, bez valodas, tādas, kaut kādas konkrētas valodas iesaistas, bet var runāt tiem tēliem, simboliem, kas bieži vien ir daudz spēcīgāki instrumenti, un arī tā ir kaut kāda drošāka zona, jo tu nevari iziet uz skatuves un pateikt kaut kādu interpretējošu apgalvojumu, kas varbūt pēkšņi nav precīzs vai kaut atsauce nav precīzi, bet tajā mākslas telpā tu vari atļauties šo kaut kādu plūstošo komunikācijas formu, kur tu arī kaut kā varbūt kā nesāpīgāk vari uzņemt kaut kādu to komunikācijas plūsmu, un tad kaut kā tev pašam kaut kas ir pieņemamāks, varbūt, ka tev nav jākonfrontējās frontāli. Un arī kaut kā tāda dziedinošā, iekļaujošā trajektorija, man liekas, ir ļoti klātesoša. Bet kā šo telpu padarīt pieejamu cilvēkiem, kur dzīvo citā kultūras telpā? Jo laikmatīgās mākslas patērētājs vai cilvēks, kuram tas ir svarīgi, man liekas, tā ir ļoti tāda šaura tomēr kopiena, un viņa paliek. Tur ir tas paradoks. Mēs kā strādājam, lai būtu iekļaujoši, bet mēs esam kaut noslēgti tajā savā laukā un netiekam klāt pie cilvēkiem. Man liekas, ka tā recepte, ko es mēģinu, bet arī nevarētu teikt, ka tā īpaši veiksmīgi, tas tā vienmēr izdodas, bet kaut kā atrast tos aģentus tajā otrā frontes, ne pat frontes, otrā tajā pusē vai tajā kopienā, ar ko tu vēlies sarunāties. Es atceros mūsu to veiksmīgo gadījumu jau pirms daudziem gadiem, kad mēs sākām mūsu to mediatoru programmu, un kāpēc mēs to sākām, jo mēs sapratām, ka mēs vispār mūsu tajā auditorijā, kas nāk uz mūsu pasākumiem, vispār nav seniori. Viņi pilnīgi saprotam, viņiem liekas, laikmatīgā māksla, tas kaut kas nesaprotams, tur neko nezinu. Un tad mēs sākam šo mediatoru programmu, kurā pārsvarā darbojās seniori, un kuri tagad ir mūsu ceļveži mūsu izstādēs. Un tagad mums ir ļoti solīts senioru apmeklējums. Viņi nāk pie saviem draugiem, senioriem, un tad tur tā kā viss jau. Bet tā kā meklēt aģentus tajā nevis pretējā nometnē, bet tajā citā nometnē. Paldies!
Un, diemžēl, jāsaka paldies Kristai Burānei. Tā bija tā. Jā, mēs nevaram aizmirsties, lūdzu, Andrim atpakaļ. Noslēgsim šo brīnišķīgo pasākumu ar sarunu starp Soltu Kresiņš un Sandu Teju. Jo Kaspars te nav atnācis un... Nu jā, it kā es varētu arī tā kā turpināt šo sarunu ar Kristu, bet īstenībā, man liekas, tas pēdējais jautājums, ko tu man biji tā kā iedalījusi, man liekas, ir tā kā loģisks solis atpakaļ pie diskusijas sākuma, un kaut kā varbūt tad ar to arī varētu pabeigt. Un tas jautājums bija, kā pierādīt, ka ieguldījums kultūra pratībā ir ieguldījums sabiedrības noturībā un ilgtermiņa drošībā. Tas jau izskanēja arī sākumā tajā jautājumā, ko te uzdevu, bet jā, kā pierādīt, jo arī bieži nāks runāt ar politiķiem un bieži nāks runāt arī ar biznesa pārstāvjiem, un tad es saprotu, ka katrā tajā gadījumā es mēģinu izmantot pilnīgi citus vārdus, pilnīgi citu to vokabulāriju vai vārdu krājumu, un ar politiķiem, man liekas, man pat iet drusku vieglāk nekā ar tiem biznesa pārstāvjiem, bet es saprotu, ka viņi runā citā valodā, un ko tu ieteiktu, kādi tad ir tie pierādījumi, vai tas valodas lietojums, vai tā argumentācija, kas tā kā varētu darboties? Nu, protams, jā, tev uzreiz nāk prātā, tad, kad savulaik bija jāpierāda kultūra izglītības tāda nozīme ekonomikas telpā, tad bieži vien tas pirmais vienkāršākais arguments, to neizgudrojām mēs, bet mūsu kolēģi jau, kas nodarbojas ar mākslas izglītību, Amerikas Savienotās valstīs citās arī zemēs, kāda salīdzinot divus produktus, jau teiksim, Apple ražotājs, vai telefons, vai tobrīd tas bija mūzikas atskaņotājs un Austrumāzijā ražotie. Austrumāzijā ražotajiem aparātiem tajā brīdī bieži vien tehniskie parametri patiesībā bija labāki. Iespējas lielākas, cena zemāka, liktos nesaprātīgi neiegādāties to, kas ir, teiksim, ar vairāk tehniskām iespējām, zemāku cenu, bet Apple produktiem bija izdevies radīt tēlu, stāstu. Tad, kad mēs ekonomikā tur tā raugamies uz kaut kādām lietām, mēs pieņemam, ka cilvēki patērē kaut ko, tāpēc, ka viņiem tur, vajag sēdēt, ēst, kaut kādas tās utilitārās lietas. Tā arī ir līdz zināmai robežai, bet tālāk jau, kad ir jāizvēlās, ko tieši patērēt, jums ir priekšā 5 dažādas kafijas šķirnes vai 20 dažādi piena produkti. Patiesībā sakot, lielā mērā tas, ko jūs patērējat to kopā ar stāstu par to, kas tas ir. Un to stāstu jau var izgudrot vislabāk tieši kultūras cilvēki. Tas ir tas pirmais pragmatiskais tas līmenis, kurā mēs, teiksim, varam tā operēt. Nākamais, protams, ir, ja mēs runājam ar politikas veidotājiem, patiesībā tas stāsts ir gana līdzīgs, jo sākām mēs no drošības un drošības politikas. Valstis nesabrūk tāpēc, ka tām ir pārāk maz. Protams, ir bijuši vēsturē arī, teiksim, gadījumi, kad ir pārāk maz ieroči vai kā tālāk, bet ir impērijām bieži vien, ja mēs atskatāmies atpakaļ vēsturē, karavīri ir pietiekami, ieroči ir pietiekami, dažādi resursi pietiekami, pazūd pastāvēšanas jēga, pazūd kaut kādas kopējas vērtības, kaut kāda tāda priekšstata, kāpēc visiem ir jārīkojas kaut kādā vienā vai otrā veidā. Mūsu acu priekšā, mūsu paudzes acu priekšā sabruka Padomju Savienība. Joprojām ir virkni dažādi skaidrojumi, sākot no sazvērstības teorijām, ka tur tā kā Padomju Savienības vadība pat jau gribēja sabrucināt, lai radītu ilgtspēlējošu kaut kādu to sazvērstību, un tagad apgāst rietumu pasauli 35 gadus vēlāk. Beidzot ar to, ka tur neizturēja ekonomika vai vēl kaut kas tāds. Bet jau tas vien, ka mums ir dažādi skaidrojumi, rada to sajūtu, ka, lai arī mēs to esam piedzīvojuši, mēs tik un tā līdz galam jau nevaram izskaidrot, kā milzīga totalitāra valsts, kuras sabrukumā neviens neticēja. Standarta politologu teorijas vēl 85. gadā bija tāds, ka totalitārā valsts nevar sabrukt pati no sevis. Ar to totalitārā valsts atšķirās no jebkuras citas autoritāras valsts. Kirkpatrika, kas bija gan populāra politoloģi, Ronalds Reigans, viņu aizvirzīja to brīdi par Amerikas vēstnieci apvienoto nāciju organizācijā. Viņai bija tāda propozīcija apmēram, kad kādi 50, 150 gadu iespējams Padomju Savienībai vēl tika atvēlēti.
Neviens neticēja, ka viena no pasaules, teiksim, tādām lielvalstīm, totalitāra valsts, apgādāta ar ieročiem, kodolieroči joprojām, teiksim, ir palikusi Krievijas federācijas rīcībā, ir palikusi tikai daļa no tiem kodolieročiem, bet tas joprojām ir arsenāls, kas liek šausmās visiem tā kā sarauties un lielā mērā rēķināties ar Krievijas federācijas vadības vienu vai otru viedokli. Bet tā impērija piepieši sabruka. Un sabruka lielā mērā vērtību orientācijas krīzes rezultātā. Zuda iekšējā jēga šai sabiedrībai būt kopā. Un līdzīgi, protams, ja mēs raugamies uz sabiedrību arī mūsdienās, mums ir jāatzīst, ka ir pietiekami daudz krīzes šobrīd. Mēs esam patiesībā perfektā krīzes acī. Pirmā lielā krīze, ko piedzīvoja mūsu paudze, bija tomēr 2008. gads. Esmu runājis ar daudziem savas paudzes cilvēkiem. Cilvēki saka, mēs ticējām, ka mēs dzīvosim tagad liberālā kapitālismā, liberāla demokrātiskā kapitālismā. Viss paliks tikai labāks, mēs pelnīsim vairāk, dzīvosim labāk, ēdīsim labāk, brauksim tālāk, izklaidēsimies, visa pasaule savā starpā draudzēsies, tirgosies. Tur labi bija kaut kādas tās nianses ar to karu vidējos austrumos, bet tas tā kā viss likās atrisināties. Un piepieši mums pasaka, ziniet, kapitalistiskā ekonomika vienmēr būs pakļauta noteiktiem viļņiem un krīzēm. Ko tas nozīmē? Mums nav tā kā tās ideālās nākotnes apsolījumi. Šobrīd, protams, tehnoloģijas attīstās, mākslīgais intelekts, viss šīs tehnoloģijas, kas lielā mērā spēj replicēt, atdarināt vai kopēt kaut ko, varbūt pat labāk nekā to var izdarīt cilvēki. Atkal mums ir jāatbild uz šo jautājumu, kur tad ir tā atšķirības ar to, ko rada mākslinieks un to, ko rada var uzģenerēt, teiksim, kādā veidā. Tas izraisa milzu šos jautājumus par to, kas mēs esam. Iespējams, ka tehnoloģija attīstība stimulēs metafiziskas un filosofiskas pārdomas par to, kas mēs esam, kā mūsu šī esamība atšķirās. Ja mēs raugamies salīdzinoši ar to civilizāciju, kādu mēs esam veidojuši, mēs tomēr, ja būtu jāraksturo Eiropas civilizācija pēdējos 200 gadus, mēs kopš lielās Franču revolūcijas dzīvojam postkristīgā civilizācijā, lielā mērā, kas balstās, tātad pamatā ir cilvēku tiesības, vispārēji demokrātijas principi, un tad tur dažādas atkāpes un strīdi par to. Tāpēc šobrīd šī vērtība orientācija tiek arī uzspridzināta. Mēs nevaram vairs atbildēt uz to, kas ir cilvēks, vai cilvēks nav tikai labāka vai sliktāka, teiksim, funkcionējoša vienība. Un trešā lielā krīze, kur mēs piedzīvojam gan kā Latvijas sabiedrība, gan arī Eiropas sabiedrība un virkni citu valstu, ir, protams, dzimstība, demogrāfija. Lai vai kā arī nebūtu, tad, kad sabiedrība pēkšņi sajūtās, kad mirušo skaits pārsniedz dzimušo skaitu, pat neskatoties uz to, lai varbūt cilvēku ikdienā demogrāfija nav tas viņu, teiksim, jautājums, viņi tur neuztraucās par pensijām vai kā tālāk. Ja. Bet tas viss kaut kur zemapziņā ir, tas ir milzu spiediens uz sabiedrību. Trīs milzīgas krīzes, kas šobrīd jau ir, neskatoties uz visu drošības krīzi, uz šo revanšismu ideju Krievijas federācijā un izaicinājumiem pasaules ģeopolitiskā ainavas pārdalīšanā. Tā kā visā šajā krīžu virpulī, ja kāds apgalvo, ka tas, kas mums palīdzēs labāk šajā krīzē noturēties, būs izrakt tranšejas vai sarakt mīnas vai kā tālāk, nē, tas, kas mums palīdzēs šajā krīzē noturēties, būs mūsu kultūras identitāte, būs mūsu spēja apzināties sevi kā daļu no kultūras procesiem un redzēt arī to, kā tā kultūra mainās, kā mēs ierakstamies šajā kultūrā, kas dinamiski mainās un dinamiski pārveidojās. Es domāju, ka nav jau citas atbildes. Man liekas, ļoti labi tu iezīmēji visu šo atrašanos krīžu epicentrā, bet tas arī, man liekas, ir tiešām tā spēja paskatīties kaut kā tādā globālā skatījumā vai ieraudzīt to kopainu. Man liekas, ka tā problēma ir runājot ar politiķiem vai ar biznesa cilvēkiem, ir, ka viņi vienkārši viņiem nav tāda spēja ieraudzīt kaut kādu to lielo kontekstu, vai viņi to nevēlās darīt, vai viņiem ir pilnīgi citas intereses vai cita dienas kārtība, kuru viņi iet. Un tas varbūt atkal arī, mēs runājam, ka kultūra tad ir tas līdzeklis, kas spēj kaut ko šajā krīzē darīt, bet varbūt, ka tā kultūra arī kaut kāds instruments, lai aicinātu kaut kā vispār ieraudzīt šo kontekstu arī ar kaut kādiem simboliem, vispārinājumiem,
kaut kādu to kultūras valodas lietojumu. Jā, bet tas kā tieši to stāstīt un runāt ar šiem no cita tā burbuļa nākošiem cilvēkiem, tas vispār joprojām ir tāds Bet man liekas ļoti labi tā piezīme, ka viņi nevēlas to ieraudzīt. Kaut kādā ziņā jau tā kultūra arī ir tāpēc kaitinoša, jo kultūra citreiz uzdotos jautājumus. Tos neērtos jautājumus arī, Tā skaitā uzdodot par to neērto jautājumu, kāpēc mēs netiekam finansēti, kāpēc netiek finansēta izglītība, vai kāpēc nauda atrodas visam kam citam, bet neatrodas, piemēram, izglītībai vai kultūra izglītībai vai kultūrai. Jo tas ir tādā ilgtermiņa domāšanā, tā skatīšanās kontekstā, jo skaidrs, ka kultūra, izglītība, zinātne, tie ir kaut kādi tie trīs vaļi, kas vispār kaut kādā veidā stimulē šo kritisko domāšanu un liek veidoties tai nobriedušai, analizēt un lemt spējīgai sabiedrībai, bet acīm redzot, daudziem politiķiem pat tas nav izdevīgi, kad tā sabiedrība ir ar savu viedokli un ar savu kaut kādu pozīciju. Protams, tā ir milzīga taisnība, tāpēc, ka varas spēlēs jau, mēs redzam, ir ļoti daudz dažādas sabiedrības šobrīd globāli uz šīs mūsu planētas, un varas spēlēs jau nevienmēr ir nepieciešams, lai sabiedrība būtu domājoša vai kritiska vai kā tālāk, lai viena vai otra Krievijā, piemēram, tur jau. Krievijas federācija, virkne vēl citu valstu, kas uzreiz nāk prātā, kur nav obligāti, lai cilvēki būtu kritiski domājoši vai kā tālāk. Tur nav vēlams. Jā, līdz ar to tās vērtības, ja mēs tā kā skatāmies uz tādām, bija tāda diskusija par vērtībām, pirms tam, man liekas, es tā mēģināju ātri galvā salikt, kas ir tās eiropeiskās vērtības, kuras man tā kā liktos, racionalitāte, loģika un skepse, veselīga skepse. Mūsdienās mēs skepsi esam tā kā jau nomīkstinājuši, saucam par kritisko domāšanu, bet ja vēl 100 gadu atpakaļ pie Eiropā bija populārs tādas skeptiķu biedrības, kur cilvēki satikās. Pārjautāja visus jautājumus, bet šīs trīs lietas, viņas tā kā veido vienu tādu daļu, un 200 gadus tā mūsu sabiedrība kaut kur ir, ja mēs raudzamies uz Eiropu, tas tā kā ir virziena. Bet visas šīs trīs lietas jau ir faktiski, visas šīs trīs vērtības jau faktiski nav izdevīgas tiem cilvēkiem, kas kaut kādā brīdī atrodas pie varas, un jaunās tehnoloģijas jau ļauj manipulēt vēl universālāk ar sabiedrību un vēl pamatīgāk, vēl totālāk nekā tas bija iepriekš. Tā kā tie riski ir milzīgi. Līdz ar to kultūra, izglītība un kultūra jau faktiski ir tāds sabiedrības pašaizsardzības jautājums. Man liekas, tieši iepriekš minēja, ka kultūra ir tas kognitīvais ierocis vai kaut kā tā bija, man liekas. Tad diskusijas noslēgumā atļaušos uzstādīt vēl vienu jautājumu arī pati. Un tas ir jautājums par diskusijas nozīmi. Lai mēs kaut kā nonāktu ne tikai atpakaļ pie diskusijas sākuma, bet arī pie paša diskusijas jēdziena. Kā jums liekas? Mums pietiek diskusija Latvijā, nepietiek kā iedziļināt šo meta līmeni, tā skaitā par kultūras. Man liekas, ka diskusijas notiek diezgan bieži, bet īstenībā tas tā kā turpina to, ko es jau šeit mēģināju teikt, ka ļoti bieži tās diskusijas notiek tajā viena kaut kādā diskursa vai arī viena tā burbuļa ietvarā, un mēs kā ar šodien, mēs visi īstenībā, domājam līdzīgi arī klātesošie, un mēs tā kā vai mēģinam kaut kā izlobīt, kaut kādas jēgvienības, precizēt, atrast kaut kādus lietojumus, kaut kādus paņēmienus, instrumentus, kas mums noderētu, lai runātu ar viņiem. Bet ļoti bieži nav tā starp burbuļu, vai tā starp kaut kādu, starp šīm dažādajām sociālajām grupām. Tur pietrūkst šī diskusija, lai tur būtu cieņpilna diskusija, kur viens otrā ieklausās un mēģina saprast, kāpēc tad mēs domājam tik atšķirīgi, no kurienes rodās šīs atšķirīgās pozīcijas, un varbūt tomēr ir kaut kāda telpa, kurā mēs varam vienoties un nonākt pie vienotu kopsaucēju. Tur, man liekas, diskusijas akūti pietrūkst. Varētu tikai piekrist. Jā, ir sociāla-ekonomiskās grupas, kas nekad savā starpā nediskutē. Savulaik bija tāds brīnišķīgs pētījums, ko īstenoja dizaina ilgtspējas tādā kontekstā. A.F. Reimanu, viņiem bija tāds postdoc projekts,
Un iegūstot tādus viedokļus un veicot intervēšanu, bija mēģinājums arī ne tikai segmentēt pēc tādām nozarēm vai darbības, bet arī sociālo-ekonomisko segmentāciju tiem, ar kuriem tā kā runāt vai interaktīvi. Un viens no tiem secinājumiem bija tāds, ka faktiski ir divas sabiedrības grupas, kuras mēs tā kā absolūti nevaram aizsniegt izziņai. Viena ir ļoti nabadzīgi izstumti, teiksim, cilvēki, kas sabiedrībā tiek saukt par bezpajumtniekiem, viņu viedokli mēs nevaram uzzināt, vai arī, ja mēs komunicējam, viņi nevēlas komunicēt. Un otri ļoti bagāti cilvēki, faktiski tie, kas veido, varētu teikt, tādu naudas eliti sabiedrībā. Tie arī ir ārpus kaut kādas aizsniegšanas telpas. Mēs arī to redzam tādā globālā komunikācijā. Ir daži bagāti cilvēki, kuriem dažādu iemeslu dēļ patīk daudz komunicēt, kā Ilonam Maskam, protams. Bet lielākā daļa no cilvēkiem, kas pārvalda resursus un kuru lēmumu faktiski tā kā ietekmē arī citu cilvēku kaut kādas dzīves vai mums paliek tā kā nezinām. Līdz ar to, protams, arī šīs diskusijas pietrūkst tādās vertikālēs, ne tikai starp jomu pārstāvjiem. Un, man liekas, ka tas tā kā veido pietiekami lielu risku. Mēs ļoti precīzi diskutējam daudz, bet tiešām ir mūsu burbuļi. Mēs tiekamies kultūras cilvēki, mākslas cilvēki. Otrs profesijas aspekts, mēs tiekamies ar citiem augstākās izglītības cilvēkiem, arī runāju par to, cik tas ir būtiski, kad tas tā kā attīstās un veido, bet ir kaut kāda liela daļa sabiedrības, kas paliek tā kā neaizsniegta un tādā veidā. Un tas ir tas lielais risks. Un iespējams, ka labs kultūras produkts spēj kaut kādā brīdī pārvarēt un salikt kopā šīs grupas pat vieglāk un labāk nekā ar tādu diskusiju praksi. Paldies! Iekšķi paldies! Lai uzstājām mums ir vairākam 12 klāja projekta diskusiju ciklā Solvitē Kresē, Latvijas Laikmīgās mākslas centra vadītājai un Andrim Feitmanim, varbūt vienkārši Latvijas Mākslas akadēmijas profesoram. Paldies!